Es vispār neiebilstu, ka esmu piedzimis kā vīrietis, tāpēc, ka čalim ir vieglāk. Sabiedrības spiediens uz sievietēm ir spēcīgāks un stulbāks. Sievietei, lai viņu augstu vērtētu, viņai jābūt gudrai, skaistai, strādīgai. Čalim? Ja tas čalis nav pilnīgs idiots, tas jau ir inteliģents vīrietis. Ja viņam nav neviena SMS kredīta, tas jau ir turīgs. Un ja nav pilnīgi neglīts, tad ir tīri ņemams, vai ne, dāmas? Es, kad dzīvoju ar vecākiem, man vecāki visu laiku teica, cik var sēdēt pie datora, beidz vienreiz sēdēt pie datora, ej ārā. Un tā mans bakalaura darbs palika neuzrakstīts. Man pieder dzīvoklis, tādēļ mana ome gaida, kad es nomiršu, lai viņa varētu to mantot. Kurš izdomāja, ka pirts tas ir kaut kas veselīgs? Man pēc katras pirts ir pohas. Ziniet, kam bija patiešām grūta dzīve? Patiešām grūta dzīve bija Krišjānim Baronam. Tāpēc, ka tu no rīta pamosties, meklē bikses, kreklu, apenes, atver skapjā, tur dainas. Un es arī uzrakstu vienai meitenei, davai ejam uz randiņu. Šī man atraksta, gaidi ar maisu. Laikam viņai neglīta seja.